Sveiki, skatītāji! Man ļoti labi ir atmiņā kāds mans profesors, pie kuras mācījos ekonomikas pamatus. Tas bija leģendārais Ivars Brīvers. Un no viņa lekcijām man ļoti labi ir palicis atmiņā, kā viņš stāstīja par Holandas tulpju tirgu, kurā izsoles veidā tika noteikta tulpju cena. Izsole ir, manuprāt, vistaisnīgākais veids, kā pircējs var satikties ar pārdevēju un noteikt cenu. Un Latvijas vēsturē, manuprāt, ilgstoši ir bijusi ļoti liela problēma, kādreiz, īpaši 90. gados, ar meža pārdošanu. Jautājums ir bijis, kā taisnīgi pārdot savu mežu vai cirsmu. Un šoreiz manā auditorijā viesis būs Ernests Gabrāns. Ernests Gabrāns ir izveidojis meža biržu. Un tad par to arī viņš mums šodien izstāstīs. Kāpēc vispār radās meža birža? Meža birža radās, jo bija klienti, kuriem ir meža īpašumi, un mežam ir cikliskums, kur kādā brīdī mežs izaug un nonāk līdz ciršanas vecumam. Un tajā brīdī ir interese par tirgus cenu realizēt savu cirsmu un atrast iespējami labāko pircēju savai cirsmai. Un šeit tad ļoti noderīgs palīgs var būt meža biržas portāls. Tas, ko mēs risinam. Pašā pamatā tad ir, lai varētu noteikt tirgus cenu, tad ir nepieciešama atklāta konkurence. Un šo atklāto konkurenci tad primāri arī varam nodrošināt caur elektronisku izsoli, kas notiek meža biržas portālā. Mēs no mūsu puses apzinām iespējamos pircējus, jo tie pircēji strādā dažādos reģionos un nevienmēr pārdevēji zina, kurš kurā reģionā darbojās un kurš kurā reģionā ir ar lielāku interesi. Un otrs aspekts ir, bieži vien mēs dzirdam, kā tiek teikts, kad tiks samaksāta augstākā cena par jūsu cirsmu, bet augstākā cena ir tāds relatīvs jēdziens. Un tikai atklātā konkurencē ir iespējams tad objektīvi arī noteikt, tad vai tā ir augstākā cena, ko šobrīd tirgū ir kāds gatavs maksāt par jūsu cirsmu, vai arī nav. Kas ir nepieciešams, lai cirsmu varētu pārdot izsolē? Tātad pašā pamatā, protams, ir meža īpašnieks, kuram pieder mežs un ir sakārtotas likumiskās tiesības. Tas ir pats pamats. Tad nākamais, neejot pārāk lielās detaļās, bet tas mežs ir sasniedzis ciršanas vecumu. Un tad ir ļoti būtiski, ka meža īpašniekam arī ir svarīgi saprast un zināt, kas tad īsti ir tajā viņa mežā. Un tad šeit ir tāds vēsturisks eksemplārs, kas saucās dastmērs. Mūsdienās, protams, ar modernākiem risinājumiem tiek mērīti koki, bet visi mežā koki tiek samērīti. Diametrs un arī augstums. Un tādā veidā meža īpašnieks un arī pircēji uzzina un saprot, cik tad daudz kubikmetru koksnes un kādas sugas ir mežā. Kad cirsme ir ielikta izsolē, pircējiem tiek apziņots, kad ir šāds piedāvājums, un pircēji brauc uz mežu, apskatās, saprot un sakalkulē, kāda tad būtu šī augstākā cena, ko viņi konkrētajā situācijā, konkrētajā brīdī atbilstoši apaļkoku cirsmas cenām, atbilstoši šodienas situācijai un varbūt nākotnes perspektīvai un minējumiem, tad viņi būtu gatavi maksāt. Un tad izsolē parasti ir ap 10 dienas termiņš, un visa aktīvā solīšana visbiežāk notiek pēdējā pusstundā, pēdējā 5 minūtē. Jo tad pieslēdzās visi interesanti, kas būtu gatavi solīt, un tad ar soli 100 eiro viņi noskaidro savstarpēji, cīnoties par cirsmu, tad kāda ir šī maksimālā cena, ko viņi ir gatavi šodien maksāt par jūsu cirsmu. Un šādi šobrīd jau 14 gadu laikā mēs esam palīdzējuši
pārdevējiem tikt pie objektīvi augstākās tirgus cenas jau vairāk kā 1800 izsolēs. Un kopējais apjoms, ko mēs esam palīdzējuši pārdevējiem naudas izteiksmē iegūt, ir vairāk kā 50 miljoni. Izsoles noslēdzās ar dažādiem rezultātiem. Ir arī gadījumi, kad izsoles noslēdzās bez rezultāta, nulles solījumi. No vienas puses var teikt, ka nav rezultāta, no otras puses rezultāts ir tāds, kurš pasaka, ka tirgu šobrīd par šādu sākuma cenu, šo cirsmu, neviens nav gatavs nopirkt. Un tad, kas notiek tālāk? Tālāk ir divas iespējas. Vai nu tad ir jāpagaida cits periods, augstākas iespējams tirgus cenas un var ielikt atkārtoti, vai arī samazina cenu un palaiž atkārtoti, un tad visbiežāk arī tiek pie gaidītā rezultāta, kas reizēm varbūt pat arī tāpatās sasniedz to kāroto sākuma cenu. Atklātība un caurskatāmība ir viens no mūsu pamatvērtībām, kas ir ļoti svarīgas gan pārdevējiem, gan pircējiem, lai rezultāts būtu godīgs un taisnīgs abām pusēm, un to arī visiem novēlu, un tiekamies Mežabiržā.